Tā, puišu meitenes, labu vakaru. Mēģināšu ļoti īsi, ātri un kodolīgi. Ir vakars, bišķi esmu saguris. Skatāties, tātad šodien ir šāda situācija. Uzturas veselība, dziedināšana, jā, Baiba Rence. Klausaties, es šito paklausījos, ko viņa teica, un man uzreiz ieslēdzās tas rakstvietas, ko Bībele saka. Pārbaudiet garus, jo daudz viltus gari, viltus pravieši ir cēlušies un izgājuši, kā saka, ārā, ja? Jau Bībele savos tekstos momentāli tik līdz tu kaut ko dzirdi spiritual, garīgais, tur viens gāza, viens grūda, viens pūta, viens šito, vienam tas. Dievs saka, stop, vecīt, pagaidi, ne visi gari ir no manis. Paklausties, es jums tulīt būs baigās ziepas. Re, ko meitene saka Liepājā šodien, re? Un mums šeit Latvijā atbrauca kalpot Rodnijs Havards Brauns. Rodnijs Havards Brauns bija, jā. Labajā vēstī, jūnijas 99 bija atbraucis, jā. Es, godīgi sakot, neko par šo kalpotāju nezināju. Tā tikai, aicināju tur savu sieviņu, brauciet līdzā un vēl kādu cilvēku no draudzes. Bet man vienīgais, ko es varbūt zināju, kad atnāk tāda īpaša svētā gara prieks, viņa kalpošanā, kas tomēr, tas jau viss tā kā, bet man nebija nekādas tādas saprašanas. Vienīgi. Uzreiz mani uzmanīgu darīja, dzirdiet, svētā gara prieks. Mani, es nezinu kā jūs, un es šito visu uzreiz filtrēju, es domāju, stop, pagaidi, kas tas bija, Harijs Brauns kaut kāds, Rodnija Howard Brown, es piefiksēju, dzirdēdams vārdu uzvārdu uzreiz YouTube'ā iekšā, hop, es jums lūdzu parādīšu, kas viņš ir, rekurtē, baigā kalpošana, visu uzreiz prieks, smiekli, ņirgas, klausaties. Kad daudzus gadus atpakaļ es tīri nevilšas kaut kādā veidā bija grāmatnīcā, pērkot grāmatas, kas man bija vajadzīgs, bija ieraudzīja nelielu bukletiņu, Dereks Prince, troksnes draudzēs, domā, interesants nosaukums, paņemšu, izlasīšu, un tur viņš stāstīja, kā Dievs viņu muti piepildījās smiekliem, kā viņš sāk smieties, un es pēc būtības esmu diezgan, jāsaka, naivs un lēticīgs cilvēks, jau esmu varbūt gudrāk, kas man ir savā dzīvē daudz arī maksājis, bet Dievs arī daudz par to ir arī iepriecinājis un apbalvojis. Un izlasot to grāmatu, es tā pieņēmu lēmu, es domāju, Dievs, tu arī tādas lietas, un tavs gars arī izpaužās tā. Līdz to man nebija nekāda tāda aizsprieduma par to, ka Dievs var dažādi izpausties. Mīļie cilvēki, atkal sākās, redziet? Tas ir ļoti slīdīgs ceļš, ko meitene te saka, jā, par Dieva izpaušanām, jo Bībele saka, pārbaudiet garus. Labi, turpinām tālāk. Un tad, kad mēs nonācām, tad, mēs piekritām, brauksim uz Rodniju Havardu Braunu, un brālis sāk kalpot, un tad viņš vienkārši min, kad dažkārt viņa kalpošanās atnāk. Ātri pieminēšu, redziet, mīļie cilvēki, kā tā var pateikt brālis? Mīļie cilvēki, Bībeles mums tā brīdina būt uzmanīgiem, kā var pateikt brālis. Ja viņš savā kalpošanā, es jums parādīšu kādus mēslus, tas Hovards Brauns tur dara, ja? Kā var akli viņu nosaukt par brāli, vispār neiedziļinoties? Un kāpēc video nosaukums ir par to, ka kristiešiem baro iekšā musaru atkritumus? Vienkārši mēs ēdam pilnīgi visu, ko mums kā cūkai silē iemet, neskatāmies, nešķirojam, to es tev ielējas paini ar samazgām. Tu ēd, jo cūka ēd visu, ko viņa iedod, nepārbaudot cūkai garšo viss, vai ne? Klausamies tālāk. Svētā gara prieks. Un no vienas zāles stūri cilvēki sāk smieties skaļos smieklos, rītīgi sāk smieties. Mēs ar savu vīru esam kaut kur zālē pa vidu, un atnāk līdz mums, un es saprotu, ka es jau to nevaru nekur tur izdarīt, un es sāku tik ļoti smieties, un saprotu, Jā, mīļā cilvēki, mums ir jāsaprot. Tūlītās, piķiģisjatņiki tūlīt kaut ko sāks stāstīt, ka tu ko šitā tā, tur viss, tur, svēto garu zaimotu, tur ko un jebkuri smiekli ir no Dieva un tas un viss. Ok. Es kā cilvēks arī varu kļūdīties.
Es te kur netaisos un negribu zaimot ne Dieva garu, nenoliek Dieva spēku vai ko, bet es ļoti uzmanīgs esmu, jo raksti brīdina, dažādi gari iznāks. Tur ir teikts, antikrista gars atnāks, un viņš arī darīs brīnumus un zīmes, un viņš darīs līdzīgas, un pat Bībeles, cik es tur var saprast, viņš darīs vēlāk tādas, lai ka visus pievils, viņš izdarīs vēl tur lielākus nekā, nezinu, Jēzus kaut kādi brīnumi vai zīmes, jo viņš caur to panāks, ka visi teiks, tas ir Jēzus, tas ir Saviors, tas ir īstais. Jūs uzmanieties, tāpēc klausaties, nevar akli ticēt nevienam garam, nevienai izpausmē, ja? Kamēr tas nav viss pārbaudīts, jāpārbauda. Ja beigās būs bijis no Dieva, es pacelšu cepuru, teikšu, debes Tēvs, paldies. Es neticīgais Toms, tas varbūt bija tu, viss kārtībā, bet pirms tagad uzreiz lekt laivā iekšā un klazināt, ka tas ir Dievs, mīļie cilvēki, Sātans ir atnācis, lai nozaktu, un viņš visu imitē Dievu, kopē Dievu, dara tik daudz līdzīgu. Viņš uztaisīs 99,9% līdzīgu Dievam, bet 0,01 paliks tas viltus, un tu viņā iekritīsi. Tās ir Sātana lamatas. Smēklis, tas jau tu jau to zini, vai ne? Tas nav ne par smieklīgs joks, ne kaut ko, tu esi ne komēdija, bet tas tiešām Dieva prieks atnāk. Un tas ir... Mīļie cilvēki, pagaidām es uzskatu, ka tas ir gars. Tas ir gars, nekāds prieks. Tātad caur šo Hovardu Braunu es jums tūlīt YouTube'ā parādīšu pa viņu miljonus rullīši. Tagad tikai meitene mūs uzsilda. Tūlīt jūs redzēsiet, kas viņš ir un ko viņš dara. Kaut kāds tik ļoti veselē dziedinošs, pilnīgi savā veidā tā kā tāda operācija. Pozitīvā ziņā Dievs kaut ko ņem ārā, kaut ko tīru. Kaut kas tur notiek. Tā. Un redziet, cilvēks šādi nosprieda. Iedomājieties cilvēka spriedums, kaut ko tīra, kaut ko dara ārā, ņem ārā. Ja mēs neredzam rakstos, un tur tā nav teikts, saprotiet, raksti ir jācitē, rakstos jāskatās, šis ir cilvēcīgs spriedums, tas ir miesīgs, tas ir cilvēcīgs, tas nav no vārda, ja? Neklausam, jo blakām būs tik brālis un māsa smaidīga, un Bībele saka, viņš tev blakām būs pievilts. Un tu pastīsies, bet tā taču ir Anniņa. Viņa taču bija Liepājā. Viņa taču bija pie Hovarda Brauna. Viņa taču nelēja. Viņa nevar melot. Viņa točna saka, ja? Bet tu ko, reku viņa saka? Mīļie cilvēki, viņa saka vai Bībele saka? Ja? Saprotiet, ejam tālāk. Īsti saprast to nevar, bet tad, kad to piedzīvo, tu vienkārši esi ļoti, ļoti laimīgs. Beidzās tas lielais tāds pirmais. Par laimi tur pastīsimies, jums parādīšu, kā zālē visi ņirdz. Mīļie cilvēki, laime ir kaut kas pilnīgi cits. Vai sajūta laimes, vai kas ir cits. Es jums parādīšu to, tas Hovards Brauns dara, kā zālē cilvēki pārdabiski, nenormāli ņirdz. Tur laime vispār blakām nav stāvējusi. Tāda ņirkšana, tā nav laime. Es vilns, tad brālis atkal turpina kalpot ar vārdu, un nāk otrais vilns, un atkal es smējos, un es jau nevaru nostāvēt, un es jau sēžu, jau lai man nebūtu jāvārtās, un tulks vairs nevar patulkot, un nomainās cits tulks, un tas arī vairs nevar patulkot, smējās visi priekšā, smējās visi zālē, ne visi, bet liela daļa. Tas bija ļoti, ļoti īpašs, un tad vēl pēc visu vakaru mēs braucām. Redziet, kādi spriedumi tas bija īpaši, ja? Jūs saprotiet? Tas bija īpaši, ja? Tas bija miesai. Atkal atgriežamies pie tā, ko es te visu laiku sludinu, un ko Bībele saka. Cilvēki miesīgo meklēs, cirku, atrakcijas, pie Jencīša dziesmas, dejas, pļaskas, gaismas mūziku, šitās visus instrumentus, visu miesīgo cilvēka, kad cilvēka miesai, šitas viss ir, šī labsajūta, šīs baudas, viss, te ir kritušais Ādams un Ieva, un Sātans to zina, brāļi, māsas, mīļie cilvēki, Sātans to zina, viņš zina katru kloķi un ričagu, viņš zina, grēcīgai miesai patīk, un uz to viņš spēlē. Sātans spēlē uz tiem instrumentiem, jo viņš zina mūsos pareizās pogas un kloķus. Uz viesnīcu, un tā vēl mums vajadzēja iečekoties viesnīcā, un es nevaru iečekoties, es vienkārši tik smējos, un pavadām nakti viesnīcā, vēl visi ceļ no Rīgas līdz Liepājai, vēl smējos mašīnā, un vēl nākošā dienā smējos.
Tas bija ļoti, ļoti īpašs, jā, tāds. Nu, nezinu, labi, 10 minūtes jau ir par īpašo, tagad skatieties, kas viņš ir. Ieliku iekšā un uzreiz, protams, skatieties, pirmie video, ja? Pirmie video pa viņu. Rekur, un es uzreiz redzu vecis gar zemi, drunk in Holy Ghost, jā, Holy Ghost, tur viss būs Dievs, redziet, viss ir, jā, bet jau drunk tas ir piedzēries, es uzreiz jau, skaidrs, rokas aug, tur visādi benīhini, skatieties, kas tagad te notiek, skatieties, nu, es nemaz nelieku video, bet kaut ko jau tulit redzēsiet, skatieties, Tur visi ņirdz, ejam tālāk, Lūdzu jums parādīšu, redz, jau kaut kāds bērns, jau ņirdz, jau lūk, lūdzu. Bībele saka, svētais gars, tas ir svēts, tas ir svētuma gars. Redziet, es nezinu. Zēnu meitenes, es tiešām nezinu, bet es varu pateikt to, ka mums ir jāpārbauda gari. Mums ir jāpārbauda, pastieties, kas tur sāk notikties, pastieties, kas tur notiek. Es saku, es šobrīd, nu es nezinu pēc rakstiem, lūdzu, viss, pastieties, kas tur notiek, tur pielūdz Jēzu, tur slavē Jēzu, tur krīt Jēzus priekšā ceļos, tur nožēlo grēkus. Es nezinu, es varbūt kļūdos. Pastieties apustuļu darbos, apustuļu darbi. Nu, kaut vai kā piemēru, ja šie skaitās kaut kādi, kā mēs kā mācekļi apustuļi, vai šie ir darbi, ja? Ejam tālāk, un tad galvenais ir šīs nekavēšu jūs, reku, jau Keneti Koplendi arī salikti kopā ar šo ņirkšanu, ja? Un klausieties, nagla visam ir šitas te reku, mans sludinātājs, skatieties, parādīšu. Reku šitāds kanāls, Long for Truth, ja? Nu, skatiet, Truth 1, ja? Un reku, šitādam piesaivojaties, kas angliski saprot, skatāties, ja? Tūlīt jums parādīšu. Es jau šo paspēju paskatīties. Ziniet, kā būs. Man būs tā, ka man būs... Nu jā, kamēr mēs te runājām. Varbūt, ka būs internets, jo čakarējās internets. Ja redzi šo, ir ziemas dīls. Ja redzi šo, ir ziemas dīls. Iedodiet par reklāmu. Ziemas izpārdošana ar plašu sezonas preču izvēli un atlaidēm līdz pat 70%. Akropola Rīga un Akropola Alfa. Atvainojos par reklāmu, ka tāda iznāca. Vai tava nākamā. Oi, sorry. Nu jāpaciešās, tūlīt būs video. Diemžēl 2 reklāmas. Tā cīnās ar bakteriālo aplikumu un Diemžēl 2 reklāmas. 24 stundu aizsardzībai atklāja arī jauno Oral-B Pro Expert Advanced, kas palīdz apturēt problēmas pirms tās sākas. Now we've seen in the meetings some unusual manifestations as the hand of God comes on people. Skatieties. People come to me and said, well, that's the devil. I said, you don't know God. Jā, redziet, cilvēki nākuši pie viņa ir teikuši, ka tas ir velns. Un, protams, ko te viņš teiks? Viņš dzirdējāt, ko atbildēja. Jūs te ziniet Dievu. That's the devil. You have more faith in the devil's ability to come into a Holy Ghost service and do things. I've got more faith in Almighty God, the creator of heaven and earth. Can you say? Nu, uzreiz varu pateikt, puišu meitenes, ka šis ir kārtējais. Ja? Kārtējais atkal šis ticības, kā Alans Parijants, ticībnieku, šitas te atkal deklarētājs, sludinātājs, te jau viss ir, var sakot, es jau izkodu viņu. Viņš ir atkal kārtējais šis ticības, jā. Nu, tagad skatāmies. Rodney Howard Brown. Un redziet, kāpēc gribēju parādīt. Kad es ieraudzīju šito, tad es vispār sapratu, no kurienes kājas auga. Taču Sātana kalps Koplents, un kas ir viņš savā dievkalpojumā izsauca ārā. Nu, Rodnejs ir bijis viņa dievkalpojumā, stāv, ja?
Nu, lūk, un reko tas tur, es atvainojos, un reko tas Koplens tur kaut ko viņam stāsta un dara, un, teiksim, es nezinu, tur nosauksim nodod stafeti, bet katrā gadījumā viss ir skaidrs, no kā kājas aug, un redziet, kā tas ir saistīts, ja? Kā es šitajos savos visos video stāstīju Koplendi un Maiere un šitie, un visi tie, ko es stāstīju, un Parianci, un izrādās, lūk, un Liepājas tas mācītājs ar šo sievieti, un visi bijuši Rīgā Unijas ielā, tad visi sātaniskie, visi šie viltus, kā es teicu, masonu un New Age labklājības sludinātāji un visi šie vīri, ja, visi viņi rotē ap savu apli un viņi ienāk Latvijā caur vienu, caur otru, trešo un lūdz un liepainieki arī ir pieņēmuši un viss kārtībā viņiem ir un tad skaidrs, kas ir draudze Dieva mājas Liepāja un Reku Koplens, skatieties. And then you'll be mobbed. You'll be mobbed. You will never be able to get rid of it. So I ministered, it was fun, it's just a great time. Un nākošais, reku ir tas tur, kā bija Todd, nu. Dr. Rodney Howard Brown spoke on. Arī šitas vīrs ir manos video, un visi YouTube ir pilns, ka šis arī ir sātana mācību sludinātājs, un aizmirs ar tām drediem matos, re? And I got undone, man. Dr. Brown came over. Who was touching people, it was a mess, and I was just sitting there, and he puts his hand on my arm, and he went... Vai nebija Todd White, vai kā viņu sauc šito? But something came in my stomach, and like... How old are you? Huh? 13, what's your name? The hand of God's on you. 5 God's on you. God's going to use you. Power! I also listen to Rodney Howard Brown because he challenges me and he... Nu, zēnu meitenes, un es tik tālu, protams, neskatījos, ja tas video, redziet, 28 minūtes garš, es tikai minūti. Un ja beigās jūs redziet arī rennerus, nu, tad es jums teikšu tā. Tas aplis, par ko pasaule iet, ir ļoti maziņš. Visi, kas pasaulē skaitās, jo šito kanālu vajag noskatīties. Pēc kāda laika tas īpašnieks, tas saimnieks šim kanālam, šis Long for Truth, nu, sāks runāt un sāks ķidāt un sāks to visu darīt, jo 28 minūtes neies šitādi te kaut kādi, ja? Ātri uzlikšu. Nu jā, saka, jā, tas ir, šitas ir kanāla īpašnieks, un viņš ar rakstvietām visu rādīs, parādīs, tālāk ejam, redziet, jā, ir visi šitie viltus sludinātāji, viņš šķidās, visi šitajā raidījumā, pastieties, tik daudz video sižeti, gribiet redzēt, paskatieties, kas angliski saprot, noskatieties, visi šeit, šis ir saimnieks tam kanālam, ja? Nu, lūk, tā kā puiši un meitenes, lūk, un visa Latvija ir sačakarēta. Latvijā reti kurš nav saistīts ar šiem visiem labklājības un visiem šiem, var teikt, sātanas sludinātājiem. Un, protams, es biju skatījies arī agrāk dažādu citu konfesiju un dažādās citās valodās tos, nu, kā lai saka, preparējumus par tādu, kad harizmātu un kādās draudzēs visi tur ņirdz un krīt gar zemi un krīt atpakaļ, ja? Es ir pravoslavnujus, es ir daudzus noskatījos un es viņiem visiem piekrītu, kad neviens Dieva, ja tas ir Dieva gars, tad visi Kristūs priekšu, kā Bībelē tas ir rakstīts, nekur Bībelē nav piemēri, ja nemaldos, ja? Lūdzu, ja kāds zina, atrodiet, parādiet, kur Bībelē bija, kad nokrita atpakaļ. Kad Dieva priekšā, kad nāca Dieva godība, cilvēks hops un uz aizmuguri, ja, kā te visās draudzēs. Un tad, ja tā ir nokritusi sieviete, piemēram, Latvijā, es zinu, kad, ja, vai kur ārzemēs, tad viņai fiksi uzliek kaut kādas sedziņas draudzēji pat tā, ka, nu, ķipa, lai neredzētu tur tās kājas, tās ciskas, ja, ka guļ nesmuki zemē, tur uzreiz ašeri ar sedziņām nosedz, un tā uz atpakaļu guļ un tur guļ un nezinu, ko dara spirinās vai nekustās, vai
vai ko, visi krīt uz atpakaļ. Te visi ņirdz, ja? Zēni, es negribu zaimot Dievu svēto garu, bet es jums saku, iedziļinieties tajā visā, un Bībele saka, izziniet, kādi gari zem tā stāv, jo Sātans nāk deceive, tas ir angliski deceive, ir pievilt, viņš ir nācis nozakt, nogalināt, iznīcināt, un tik rafinētā veidā, un būs tik līdzīgi kā Dieva darbam. Zēni, 99,9999 Sātans atnāks uztaisīs, jo, kā man ar viens mācītājs nesen patika teica, ja kaut kā un pasaulē kaut kas ir oriģināls, tad būs pakaļdarinājums. Jūs saprotiet, jebkura vērtīga kaut kāda laba lieta, ja? Cilvēki, teiksim, 1 eiro tur neies tur štampēt, ja? Nezinu, $100 banknoti, ja? Nopietnas, vērtīgas lietas, tad, ja ir oriģināls, vienmēr pasaulē būs pakaļdarinājums. Un mums ir jābūt tādai gudrībai no Dieva saprast, vai tas ir oriģināls, jo pakaļdarinājums tevi aizvedīs prom no Dieva. Kā Bībele saka, tu pazudīsi, tu ellē būsi uguns jūrā. Un tas ir Sātana mērķis – nozagt, nogalināt un iznīcināt kristiešus, kamēr vēl var.